rīts visiem. Mums rīts agri ir iesācies, jo dodamies uz Norvēģiju kopā ar Silvestru un Lindu. Pēc tam arī lidostā ieraudzīsim pārējo distanču slēpošanas izlasi, jo dodamies uz pasaules čempionātu Trondheimā, Norvēģijā. Tā kā būs interesanti, būs 2 smagas nedēļas ar daudz piedzīvojumiem, daudz sacensībām un baumo, ka būs lielākais pasaules čempionāts distanču slēpošanas vēsturē. Tad jau redzēsim, ja tā būs. Tā skatāmies un sekojam līdzi. Saskaņoja filmēšanu līdz mašīnā vispār? Nē. Silvi! Tas ir pilns autobus. Dāvi, kā tev gāja lidojumā? Nolikacēju pirmo lidojumu. Otrajā lidojumā mēs spēlējam spēlīt ar Silvi. Ļoti forši. Labs. Kur arī sīkais ar Fischer somu. Ideāli. Tā kā Arvim Liepiņam savulaik EJFā. Viņš teica, ka viņam atnāks pirmajam, viņam arī atnāca pirmajam. Komandas kapteinis. Vi är här i Trondheim, mästerskapen. Silvi paņem pulpānā. Silvis. Arī Čaučaka punkti. Raimo arī tūplānā. Vauhtī! Ir saģērbts viss, ko var saģērbt. Vēr! Jaunajos apavos iekārt. Raimo nopirka. Viss ir atdots. Raimo nopirka apavus un atdeva. Viss ir atdots istabas biedram. Līderiem strādāju. Dodamies uz mūsu lakskabīni. Raimo šajā trasē ir aizvadījis 2 gadus, ja? Veterāns. Var teikt, ka pieredzējis šajā trasē. Trases augstākajā vietā, un pagaidām trase ir ļoti sasalusi, tiešām cieta līkumi tādi asi, maksimālais ātrums varētu būt pie kādi 65–70 km/h tur lejā, tā ļoti ātri, te principā arī trase, 65–70, ne? Es domāju, ka vajadzētu būt. Jāapskatās būs, tā kā validēsim šo informāciju. Kādi jums komentāri? Laba trasa. Nekas šeit nav, tāpēc, ka viņš ir darba darīšanās, sēdēja Zoomā. Tā kā, jā, bet viņš būs rītā kvalifikācija jauniešiem, un tad mēs 4. brauksim sprintu. Esam atkūlušies līdz trasei. Raimo ir pieguris. Kādas vispār emocijas būt savā 4. pasaules čempionātā? Un pēdējā. Nu jau, Faluna 2027. Tas nebeidzamais stāsts. Kuram mēs zinām atbildi. Raimo ceļā arī uz 2027. gada. Un 9. Lahtī, jo tu iesāki ar Lahtī un pabeigsi ar Lahtī. Varbūt, vai arī paņems 3.1. vēl kaut ko. Tā kā, jā, iesim uz trasedīs, uztaisīsim reizpreku, pēc tam satestēsim slēpes. Man būs diezgan daudz ko testēt šodien. Tā kā, jā, būs darbiņa daudz. Silvi, aiziet. Esmu gatavs notestēt savas 3 slēpes. Un ir ieķerti overboot. Ir veikti pirkumi. Šādi izskatās. Skats no augšas tieši pirms
pirmās starta dienas, nu labi, kvalifikācijas gan Karvēl. Un tur lejā ir testa zona, re, ka visi pa pāriem testē, un tur ir boksi, nu, pa vidu, un tur visi samaina slēpes, un brauc augšā, un viņi uzbrauc augšā un testē pa diviem. Esam pēc ilga laika notestējuši visu, tagad skrienam bišķīt iekost ar Silvi kaut kādus snekus un skrienam tāpēc, ka ja mēs pēc 15, viņi te vēl priekš, ja mēs pēc 15 minūtēm nepaspēsim aiziet uz busu, kas ir kalna augšā, mums būs vēl pusstunda jāgaida. Tā te izskatās iekšā te kaut kāds spēļu laukums, muzejs ar klīsterīšiem. Un te var paņemt paiku. Pāris minūtes vēlāk es paņēmu skoliņu, bulciņu un 2 batoniņas. Salon, ko tu esi ieķēris. Bulciņa, koliņa un suliņa. Galvenais, ka cukurotā suliņa. Reku nāk skatītāji. Un tad mēs ejam ārā un dodamies augšā uz kalnu, kur mūs gaidīs buss. Taisu prezentāciju vēsturē par Dženovu un Venēciju. Klausījāmies iepriekš mūziku. Silvis skaties kaut ko arī. Es pildīju tā. Tā kā īsumā kaut kā tā. Vēlāk mums būs komandu sapulce. Un aiziešu vēl pie fizio. Tā kā bišķīt izkrakšķināties, izmasēties pie Andra. Bet neko daudz, jo rītā jau ir starts. Un tā kā tikai tā viegli pāriet pāri. Laurika, ātras emocijas par rītdienas startu. Es nezinu, īstenībā tā kā... Kāda sajūtas par šodienas reizprep? Man nerada pārliecība tas, ka tā trasē baigi mīkstā. Viņa ir ļoti gara. Tu rāpo, slīdi. Rāpo tālāk slīdi. Liekas lēns aplis, lai arī laiks nav ilgs, tā kā tā es teiktu. Tā kā, lai arī tu ilgu laiku nepavadi trasē, tā kā tas aplis liekas lēns. Pretēji tam, ka likās, ka būs baigi dinamiski. Un šodien reizpreps bija vienkārši briesmīgs, jo cilvēki bija visur. Tu bija tonna. Vienkārši viss stadions pilns. Labrīt visiem no pirmās sacensību dienas līdz sprinta. Dodamies uz mūsu vakskabīni pēc slēpēm. Katram jāiztestē 2 pāri. Jādod labākais un jāsildās. Tā lūk, gatavojamies startam. Savas slēpes jau nodevu. Un tagad gaidīs, kad tās sasmērēs mūsu servisa džeki. Un tad iešu sildīties. Lauri, ap! Kā gāja? Vajag smaga tā trasa. Kalns bija viss putrā. Kaut kā cīnījāmies. Jā. Kā tev? Nu, palika laikam 50, ja nekas nemainīsies. Raimo 47. Tā kā mums piedrūka 4 un 5 sekundes līdz 30. Tā kā diezgan daudz. Un krāsā nebija no vieglajām otrais kalns vispār smagi nāca. Tā kā es pat uz beigām pieliku pa 9 pozīcijām, bet nu, ar to pietika tikai cerams, lai iespauktos labāko piesnieku. Man ņemot nost numurus, kāds uzlīmēja kaķi virsū uz zābaka. Man nav nejausmas, kas tas bija. Bet to, ka tu piesniekā iespējams iebrauc. Kā gāja šodien? Es teiktu, tā kā gājas iepriekš pāris dienas un nedēļu. Laikam Jā. Tā arī laikam paliek. Tev 47. Man 50. Silvi mums to brīdi, kad skatījos, bija 78. un Niks bija kaut kur 75.
kaut kas uz to brīdi, kaut kas vēl bišķīt mainās, jo vēl otrais 100 brauc, bet tu nevajadzētu nekam daudz mainīties. Tā kā tev? Labi. Labi? Labi. Jā. Kā trase, kā atmosfēra? Net viņam jau tās nianses. Jā, viņi jau video redzēs atmosfēru. Atmosfēra redzēs. Var jūs, kas slēpošanas mājās. Jā, Norvēģi ir parūpējušies par to, lai būtu skatāms pasākums. Ja jau Norvēģi treneri sāk vēl etniņiem nākt un runāt, tā jau uztraucās. Šodien treniņu diena, pirms skiatlona. Es izlēmu skiatlonu nestartēt. Skiatlonu startēs Jēkabs Silvestrs, Raimo un Niks. Kā viņi gatavojas, šodien jāiztestē viņiem slēpes, es arī testēšu. Jāsagatavojas un tad jau mačs. Šodien laikam ir Ziemēt 2 cīņas mačs. Mačs vēl nav sācies, mums ir treniņš. Un sanāk stāvs tikai liek virsū trasi. Un te ir skatītāji. Pilns. Vakar bija vēl krietni vairāk. Tā kā, kad brauc lejā, tā visi auro. Tā kā ir rīktīgi forša atmosfēra. Ļoti forša atmosfēra. Neviena nav. Šī ir mūsu ģērbtuve. Un izskatās, ka neviens vēl nav atbraucis. Kā iet pasaules čempī, kādas sajūtas? Grūti. Bet kā jau man teica, ka neatbraucis pasaules čempī, lai būtu viegli. Kādas distances tev vēl ieplānotas? Es vēl braukšu ar Kikiju kopā Team Sprintu un tā stafete. Domājams, ka sliktsvārdu etapu. Jā, Redzēs, veiksmi! Šīs bija mūsu treniņa aplis. Te vēl augšā kāpums un tad atgriežamies tajā vietā, kur sāku filmēt. Tā kā, jā, pārējā trasēs iekļot, šodien ir skiatlons. Viņi neļauj braukt pa apli, lai taupītu sniegu. Tā pašam startējot baigi nav sanācis šo sezonu noskatīties maču no A līdz Z. Tā kā, jā, ritīgi forši. Skatos, sekoju līdzi skiatlonam, mūsējiem un arī visiem pārējiem. Tā kā skatītāji tiešām ļoti daudz. Forši. Tad jau atmosfēra būs jāgaida arī pārējās dienās mačos. Teiksim, kā ārā laiks ir ļoti burvīgs, jo īsti lietus. Un te arī stāv šatls uz trasi, bet es nebraukšu uz treniņu tur, jo tur būs baigais lietus, un viņi arī savu trasi nelaiž sportistus trasi. Došos skriet patās uz vietas un netaisīšu treniņu. Tā kā kaut kā tā jums. Dodamies uz treniņu pirms klasikas sacensību dienas. Ir 2 lifti 10. stāvā, 1 7. un neviens kaut kā mums nebrauc pakaļ uz 13. Laiks mēs nokavēsim. Mums vēl ir 5 minūtes. Bet viņi tā kā aizbrauc prom tieši laikā. Uz to iepriekšēju autobusu paspējām, bet viņš bija pilns. Līdz ar to nācās gaidīt nākamo, un arī Andris un vēl kaut ko priekšā Kitija un Adriāna. Silvis uzspēja ieņemt vietu tajā, un tad viņš palika tur. Tā, jā, ja nebūtu nočakarējies ar liftu, tad būtu ticis arī uz to. Diezgan šausmīgs laiks, to varbūt tik labi nevar redzēt, bet nu diezgan jau var, jā, līst lietus un
Tā kā varbūt pāries sniegā vēlāk. Trase ir izmīcīta un visi gatavojas team sprintam, bet rītā ir vispār 10 intervāls tāds klasikā, tā kā mēs vairāk uz to, un tad jau arī brauksim ar Raimo team sprintu. Bet, nu, laiks tiešām smags. Tā kā pa jāņem. Iepazīstaties ar galveno operatoru šīs dienas, un mēs mauksim, mēs brauksim, Niks, Raimo un Jēkabs. Nikam šodien dzimšanas dienas, tad tā kā sveicieni. Tā ir atmosfēra trasē. Desiņu smarža un viss pārējais, kā piederās pie lietas. Visā trasē publika, stadions arī, nu pa pusē pilns gan. Sprintā bija vairāk un skietlonā vēl, bet tāpatās daudz un daļa vēl ir tur augšā, kur aiziet. Tur tā kā ir diezgan daudz cilvēku, tā kā, jā, riktīgi Norvēģi savākuši pūli. Aiziet! Jāuzstrādā, aiziet! Esam nobraukuši 10-nieku, diezgan pat labi jāsaka. Raimo viens no visu laiku tādiem labākajiem viņa rezultātiem. Klasikā. Kas? Trešais labākais. Zaudēja 3.13 līderim Lēbo un ierindojās 61. vietā. Es zaudēju 3.43 un paliku 70. Tā kā jā, ļoti labi mači, arī bija ļoti baudāmi tā atmosfēra un viss bija ļoti, ļoti laba. Mūsu team direktor neslēpes. Ir viegla koma. Ēdam vakariņas. Un, kas ir? Kas notiekās? Jā. Aplējies? Tie vakar jau likās traki, tas viss ir vēl trakāk, jo no gaisa snieg lietus, burtiski, un viss ir lūk šāds te. Tā kā cerēsim, ka slēpes būs labas. Raimo startēs pirmo etapu, es otro. Treniņš jau pievarēts. Labs rīts. Labrīt. We don't have time for any more kick thinking, right? I should put on that. Yeah. Final race. It's not final, 2 more. Bafu. Šta, bafu? Jā. Darīšu. Nav tāda. Paņem. Vaļādi? Jā. The track is like a lot of ice, salted, wet. Should we take no? They salted the track? Yeah. Jā. Is it solid? No. No? No. It is not solid. No solid. Like 25% of what they did before. Previous Okay. 25% of salt? Or? Yeah. Yeah. The test track corner was snow was still here. Oi. I should have taken skiathlon boots. Already mistake. Ziniet, jābūt tādam mazahistam, lai šitādā laikā slēpotu, kur nu vēl piedalītos sacensībās. Kā es visas izmetis, slēpoju aptuveni pusstundu, vēl 20 minūtes man ir jāiesildās, tā jāiet uz smērētavu, jāpāģēbjas, cik nu varēs. Kaut kas būs slapšs un jāmauc.
Thanks for skis, Carl. Was really good. Can you share information of what was under my skis? And kick? No. No, secret. Top. Put away into the drawer. Top secret. What? This glitter. K22. Yes. It's Swix Universal World Cup. There is already written World Cup, that's why it's going in the World Cups. So yeah, super. Structure was something from this. Okay. I don't remember anymore. Yeah, you think by yourself. Yeah. Which was it? Which? Okay, thank you very much. Tā kā rītā cīnīsimies komandas sprintā. Fui, komandu distancē stafetē. Tiek ēsts bikarbs. Raimo, trauciņš nāk komplektā. Trauciņš nāk komplektā un tev ir vēl tur šī tāda paciņa un bija vēl, ja kaut kāda. Šī C, šīs ir palējām sodas tabletītes. Jā. Cilvēks ēd sodas tabletītes pirms starta. Cilvēks vienkārši ir gatavs. Un mūsu šīs dienas pārsteigums savā ziņā ir Jēkabs, jo debitants stafetē. Vienīgais latvietis, kas būs izgājis uz startu un nebūs no Madonas līdz šim. Jātiek līdz startam. Bet situācija tāda, ka Niks ir apslimis un Niks nestartēs, tā ka Jēkabs aiziet to Niku 3. etapā, 1. slīdsoļa etapā. Raimo ir 1. klasikas etaps, man 2. klasikas etaps. Jēkabam 3. slīdsoļa etaps un Silvestram 4. noslēdzošais slīdsolī. Ja vien izdosies uzkāpt uz startu, bet nu vēlam to labāko, jo aplis nav garš 3,5 mums un 3,7 slidā. Tā kā jā, vispār būs spraiga cīņa. Un kādam ir jāizņem numuri. Kam tas bija jādara? Es arī iestriprinos pirms matchup ar Beta Fuels. Tā kā ļoti garšīga želiņa tāda. Oi, viņai ir cik viņā grami? 45 grami ogļhidrātu. Diezgan daudz. Mūsu Trondheima nebeidz pārsteigt, jo šodien laiks ir ļoti vējains. Tā kā atkal jauna diena, jauns piedzīvojums. Mums pārcēla startu par pusstundu, jo slīdsoļa trases daļā nogāzās koks. Tā kā viņiem viņš ir jānoņem no trases, un tad varēsim sākt maču. Visticamāk nefinišēsim. Raimo zaudēja savā klasikas etapā 2 minūtes. Es zaudēju 3.30, kopā 5.30. Tagad Ješka cīnās, lai noturētu mūsu spēlē vēl. Ja Jēkabs izvilks savus 2 apļus, tad Silvim būs 1. aplis jācēt cik var, jo tad viņš paliks viens, tad viņu vairs nevarēs nolapot. Tā kā redzēsim. Komentārs. Grūti teikt. Likās, ka varbūt servis pievīla, bet nevar zināt. Pašiem arī jau kurā sacensību diena. Un tāpatās nogurums ir, tā kā varbūt arī, bet neturēja ar baigi labi. Sprints, skietlons, desmitnieks, komandas sprints. Man nebija skietlona. Man 6. diena. Ješka, kas ir noticis ar tavu istabas biedru? Nav labākajā kondīcijā. Altitūds kampēļ, plāna bija redzējis, ka 4000 metru nomet nebūtu bijis perfekti, bet kaut kā ķermenis uzliek pārķēru un tagad ir Jā, Sandijam smagi radikāli soļi veikti, lai atgūtu. Sandijs 2 nedēļas pirms pasaules čempiona noķēra Covidu, gripu un deguna dobuma iekaisumu. Sandija. Un vēl kādu bullshit dizīzu no šilparījā. Reāli stulbi. Tā kā Sandija parāds. Mēs vēl ceram, ka viņš izies uz 50, bet negribās, lai viņš nokauj sevi līdz galam. Tā kā, principā, gaidīsim viņu Falunā pasaules čempiju. Jā, noteikti. Absolūti. Sandī. Čau. Pasaules čempionāts.
un Nortuks ēd burgeru. Pasakat, ka viņš nav leģenda. Viņi uztaisa reklāmu paralēli pasaules čempionātam, jo viņš ēd burgeru. Labs rīts. Ko ēdam brokastīs pirms piesnieka. Bišķīt ir ola ar... tas bekons izskatījās reāli tāpat kā šokolāde pa gabalu. Pankūka, maizītes. Es jau vienu gaļas maizīti apēdu, man vēl 2 maizītes. Niks mums nestartē šodien, jo ir bišķi apslimis joprojām un ēd pankūkas brokastīs. Jā, ēd pankūkas brokastīs un Raimo ēdīs olu ar augļiem pēc putras. Tāda viņam ēdienkarte piesniekam. Tā taču bija idejas, ka man vajag. Jā. Tā kā mums 11:30 ir starts. Man plānu viņš man uztaisīja. Jā, Raimo uztaisīja ēšanas plānu ar ChatGPT. After the race tas nav baigi svarīgi, to mēs izlaidīsim. Pietrūka finansējuma, ja? Aptrūkās, jā. Tikai uz maču pietika, bet vispār mačs būs ļoti smags, jo būs... aplis būs 8,3 kilometri un kāpuma metri vienā aplī būs 302, ja? Un kopā 2400 metri. Tas tā kā 3 Valdi Fiemes aphili. Diezgan smagi un daudz. Kā veiksmi visiem, mūs nedrīkst noķert par apli, lai mēs saglabātu savu vietu trasē un finišētu. Tā kā veiksmi visiem, lai krampi nerauj kājas un lai esam formā olimpiskā un spēks ir katrāds izskā. Otrādāk bija. Tagad pastāstīšu visiem, ko es ēdīšu piesniekā, lai būtu skaidrīte, protams, nav varbūt ideāli, bet aptuveni. Šis būs pirms starta, te ir izotoniskais dzēriens, želeja un pirms tam kādas, nezinu, 1,5–2 stundas iepriekš uzēdīšu Beta Fuel 46 grami ogļu hidrātu, tad želeņas, ko iepriekš rādīju, želeja pirms starta, šitas visur pa vidu. Tā kā, tad kādu laiku braukšu, šis būs kalna augšā, un te būs kalna lejā otrā apļa pusē. Sākumā vairāk dzeršu izotonisko, miksējot ar želejām. Jā, šis želejas man vismīļākās, tā kā piesakās atbalstītāji. Un tad uz beigām iešu ar šotiņiem. Pēdējais šotiņš jau būs, ja es tikšu līdz 6. aplim, vienkārši varu nobraukt līdz galam. 4. aplī arī būs šotiņš, bet tas būs šeit, jā, kurš palīdzēs nobraukt 5 apļus, jo šis ir viss salikts tā kā vairāk uz 5 apļiem, lai varu nobraukt līdz 5. apļa beigām, bet redzēs, ja nobraukšu, tad jau aizbrauks arī līdz finišam. Tā kā kaut kā tā īsumā. Cerams, ka ar šo pietiks, ka nebūs pa daudz, un tad jau turamies. Maķeli ir iemetusies. Nu, labi, gatavs? Nu, gandrīz. Taisamies, velkam zābīšus, būsim gatavībā, cīņā. Kopīreiz. Nebūs, jo te mēs runājam pa visu. Labi, tad jātap, tad ir atdroši. Jā. Nu, šīs ir episki. Lauris, davai, aiziet! Jā, nu mēs nostiepām čemodānus līdz lejai. Gribējām atdot, lai čeholi aiziet līdz
Oslo, bet beigās viņus vajag atstāt vakskabīnēs. To mums neviens nevarēja uzrakstīt no organizatoriem. Un tagad mēs viņu būsim atstiepuši atpakaļ un noliksim, lai mums ved uz pasaules kausu Oslo. Tā kā tā, šodien mačs beidzās smagi. Mani un Silvi noķēra. Silvi tuvāk, pabeigšanai mani ātrāk, bet Raimo finišēja. Apsveicam Raimo ar finišu piesniekā. Tā kā tā, visu krāmējam. Dosimies uz viesnīcu, tur ar kaut kas jāsaliek un tad pa lielam jādodas mājās. Rītā. Cik būs? Oficiālais somu skenētājs. 17 varētu būt. 18,5. Tu jau redzēji? Un tā Linda soma aizbrauc. Cerams, vēl redzēsim.